Šovakar raidījumā Krustpils stacijā norisinājusies civilās aizsardzības un katastrofu simulācija. Jaunais modelis programmu skolā uzkroja nastu pašvaldībām. Šodien, 7. novembrī, Jēkabpilī Krustpils dzelzceļa stacijas teritorijā norisinājās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības. To laikā notika apdraudējuma imitācija. Krustpils dzelzceļa stacijā cisternas katlā radās plaisa un pa tām izplūst šķidrums ar asu smaku. Kompleksējās mācībās Krustpils dzelzceļa stacijā piedalījās gan Latvijas dzelzceļu darbinieki, gan dažādi iesaistītie dienesti. Tostarp valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, kā arī citu institūciju pārstāvji. Visi iesaistītie apvienoja spēkus, lai saskaņoti un efektīvi veiktu imitētās noplūdes, ierobežošanas un likvidēšanas darbus. Galvenā doma mums ir sadarbība starp dienestiem, ja notiek tiešām negadījums uz dzelzceļa. Visas šīs institūcijas būtu gatavas. Šīs mācības ir būtisks solis iesaistīto dalībnieku gatavības pārbaudē un uzlabošanā, ļaujot praktiski pārbaudīt un nostiprināt sadarbības dzelzceļa transporta katastrofu pārvaldīšanā. Tās norisinās uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras, lai dalībnieki efektīvi trenētos koordinētā reaģēšanā uz iespējamiem draudiem. Galvenais mērķis ir laikus novērst potenciālos apdraudējumus iedzīvotājiem, aizsargāt vidi un mazināt riskus īpašumiem. Pēc praktisko mācību norises tiek veikta to izvērtēšana, kas ilgst aptuveni 2 nedēļas. Šajā periodā tiek apkopoti konstatētie trūkumi un jomas, kur nepieciešami uzlabojumi. Pēc analīzes var tikt pieņemti lēmumi, piemēram, par jauna aprīkojuma iegādi vai arī veikti uzlabojumi dokumentācijā. Nevar pateikt, ka neizdevās. Jebkuras mācības viņas nāk par labu, tas ir plus. Visi dienesti savus uzdevumus izpildīja. Un parādīja savas prasmes. Negadījuma likvidēšanas secībā arī bija pareizi. Protams, ka vienmēr būs, kur uzlaboties, labāk un labāk izdarīt, ātrāk varbūt, bet tāpēc mēs arī mācāmies. Šāda veida mācības tiek organizētas 4 reizes gadā. Par norises vietām parasti izvēlas lielākās dzelzceļa stācijas. Šogad civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības jau notikušas Rēzeknē un Daugavpilī. Savukārt nākamās un noslēdzošās mācības plānotas 21. novembrī Jelgavā. Izglītības un zinātnes ministrija plāno ar nākamā gada 1. septembri ieviest jauno finansēšanas modeli – programma skolām. Ministrijā uzsver vairākus modeļa ieguvumus, salīdzinot ar līdzšinējo sistēmu, un viens no būtiskākajiem ir papildu finansējums pedagogu algām, atbalsta personālam, kā arī skolu administrācijai un atbalsta pasākumiem izglītības iestādēs. Ministrijas aprēķini liecina, ka ar jauno modeli pedagogiem tiks nodrošināta taisnīgāka un konkurētspējīgāka darba samaksa, kā arī sabalansētāka slodze neatkarīgi no skolas atrašanās vietas un skolēnu skaita. Tomēr, lai skolas atbilstu jaunajam modelim un varētu iegūt valsts finansējumu, tām ir jāatbilst kritērijiem, kurus daudzas skolas šobrīd nespēj izpildīt. Tas ir minimālais skolēnu skaits klašu grupās. Izglītības un zinātnes ministrijā atgādina, ka pašvaldībām ir jāsakārto skolu tīkls, ja tās vēlas saņemt valsts finansējumu pilnā apmērā. Izglītības ministrija nosaka prasības, bet skolu tīklu veido pašvaldība. Ja mēs raugamies no perspektīvas, kas ir ar skolu tīklu, un mēs ar visām pašvaldībām esam atkārtot vairākas reizes runājuši, un mēs varam dot savas rekomendācijas, kā mēs redzam, bet jebkurā gadījumā skolu tīklu izveido nostiprina pašvaldība. Saprotot, ka tie nākamie stāsti, tad, kad mēs runājam jau par finansēšanas modeli un līgumu, ir stāsts par to, ka tad, kad mēs vienojamies, ka tur skola ir, rezultāti nedrīkst būt atšķirīgi. Ja skola neatbilst finansēšanas kritērijiem, viens risinājums ir veikt skolu tīkla izmaiņas, lai izpildītu kritērijus. Daudzos gadījumos tas nozīmētu izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidāciju.
Otrs variants – atstāt skolu nemainīgu, pašvaldībai uzņemoties nodrošināt nepieciešamo finansējumu. Dilema ir smaga, tādēļ Jēkabpils novada pašvaldība regulāri komunicē ar ministrijas pārstāvjiem par iespējamiem risinājumiem. Mēs neko neesam vērtējuši tādā ziņā, skatoties tikai Excelī vai no kabineta kartē. Bet izrunājot, kur ir ceļš, kur nav tilts, kur ir kaut kādas citas lietas, lai sasniegtu tos rādītājus, par kuriem mēs runājam kopīgi. Ja pašvaldība pieņem lēmumu un nepieņemt lēmumus, tad vienkārši pašvaldībai būs jālīdzfinansē to skolu darbība. Nevis tā kā tas tiek darīts, ka no lielajām skolām noņem naudu un atdod skolām, kur ir mazāk bērnu, attiecīgi padarot nevienlīdzīgus apstākļus pilnīgi visiem, bet skaidri skolai ir jāsaņem tieši tāds pats finansējums, it kā būtu viss izdarīts. Jēkabpils novada izglītības pārvaldē aktuālāko informāciju par situāciju Jēkabpils novada skolā sola sniegt novembra beigās, jo vēlreiz jāprēķina katras izglītības iestādes atbilstība kritērijiem. Tāpat gaidāmas 2 nozīmīgas sanāksmes, pēc kurām izglītības pārvalde varēs sniegt sabiedrībai precīzāku informāciju. 8. novembrī Jēkabpilī pulcēsies izglītības iestāžu vadītāji no vairākiem novadiem, lai pārunātu dažādus jautājumus un izaicinājumus. Savukārt 15. novembrī paredzēta Latvijas izglītības pārvalžu vadītāja tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem. Jēkabpilī kāds 1951. gadā dzimis vīrietis vadīja Citroen markas automašīnu un uz gājēju pārējas uzbrauca 2 nepilngadīgiem bērniem. Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta abi gājēji, kuri tika nogādāti medicīnas iestādē. Par notikušo valsts policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Šodien, 7. novembrī, īsi pēc 8:00 Jēkabpilī Madonas ielā kāds 2003. gadā dzimis jaunietis vadīja BMW markas automašīnu, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kādēļ netika galā ar transportlīdzekļa vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca ceļa sadelošās joslas apstādījumiem. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta. Trešdien, 6. novembrī, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā norisinājās pirmā operāciju kārta labdarības akcijā Dzīvo vesels. Darbs sākās agri no rīta, jo tika plānots neierasti daudz operāciju. Vienas dienas laikā slimnīcā notika 8 operācijas, kuras veica ķirurgi Juris Latnovskis un Kristaps Štolcers. Lai gan dažiem pacientiem situācija izrādījās komplicētāka nekā sākotnēji bija domāts, visas operācijas noritēja veiksmīgi. Sestdien, 9. novembrī, norisināsies otrā operāciju kārta, kuras laikā plānots veikt 4 traumatoloģiskās operācijas. Tās tiks translētas arī tiešraidē. Labdarības akcijas laikā 9. novembrī Rīgā norisināsies starptautiska zinātniski praktiskā medicīnas konference par pleca locītavas artroskopiju, un tās dalībniekiem būs iespēja tiešsaistē vērot operāciju norisi. Atzīmējot Latvijas armijas izšķirošo uzvaru Latvijas neatkarības karā, Zemesardze organizē akciju Lepojos būt sardzē par Latviju, kuras laikā zemesargi 11. novembrī tiek aicināti ierasties darbā formas tērpā. Dalība akcijā ir brīvprātīga, un tās laikā zemesargi iepriekš saskaņojot ar sava civilā darba vadītāju ierodas darbā visā formas tērpā. Mācību centra Buds Jēkabpils filiāli rīko labdarības kampaņu Sirds siltuma mēnesis, kuras laikā tiks vākti ziedojumi Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Iedzīvotāji līdz 4. decembrim var savus ziedojumus nodot Mācību centra Buds Jēkabpils filiālē Nākotnes ielā 2. Katrs ziedojums ir gaidīts un svarīgs, taču jāņem vērā, ka punči iemītniekiem ir jūtīgi, labāk mazs, bet kvalitatīvs ziedojums. Par lietām, kuras nepieciešamas patversmei un akciju Sirds siltuma mēnesis var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Līvānu stikla un amatniecības centrs aicina iedzīvotājus piedalīties unikālā projektā, kopā izveidot īpašu soliņu ar moto Līvāni – atslēga Latgales vārtos. Ik viens, kam mājās ir nevajadzīgas neizmantotas atslēgas, aicināts tās ziedot soliņa izveidei. Atslēgas var nogādāt uz Līvānu stikla un amatniecības centru, kur izveidota speciāla ziedojumu kaste. Visas ziedotās atslēgas tiks integrētas jaunajā soliņā, kas tiks izvietots pilsētā, kā simbols līvāniešu vienotībai un viesmīlībai.
Katrs, kas ziedos atslēgu, būs veidojis gabaliņu no kopīga mākslas darba. Labdien, mīļie skatītāji! Esam novembrī, esam patriotu mēnesī, un novembris Latvijas valstī un Latvijas tautai vienmēr ir bijis nozīmīgs mēnesis. Un tāpēc arī šajā pārraidē es vairāk stāstīšu tieši par novembra pasākumiem, uz kuriem jūs visi esat laipni un mīļi aicināti. Un kā tad Lāčplēša diena, kas nāk jau tuvākajās te mums nedēļā, kā tad bez visiem Lāčplēša dienas piemiņas pasākumiem. Un tāpēc es sākšu ar 9. novembri, kas ir vēl pirms Lāčplēša dienas, bet jau šajā dienā tieši Jersikas pagasts nāk un piedāvā šogad īpašu programmu, gan tādu varbūt izziņas programmu, dodoties tādā kā brīvības cīņu dalībnieku un vēsturiskā atskata pārgājienā pa Jersikas pagastu. Jāteic, ka šī informācija jau bija izziņota un ļoti ātri nokomplektējusies ir interesantu grupa. Tā ka tiešām cilvēki, kas interesējas par vēsturi, ir apkārt mums un tiešām aktīvi. Bet arī ikvienam pārējam 9. novembrī Jersikas pilskalnā, tur, kur ir blakus muiža sēka ar seno pagrabu, tad ik viens ir aicināts uz koncertu un ne uz tādu parastu, bet šoreiz tur viesosies dziesminieks, un dziesminieks arī ar labi pazīstamu vārdu Vincents Kūkojs. Šis koncerts notiks, tātad, kā jau minēju, šajā Jersikas pilskalna muižas pagrabiņā 9. novembrī 16. tātad jau pievakarē, un pēc tam turpat šajās telpās būs iespēja noskatīties arī jauno vēsturisko spēļu filmu, kur šobrīd arī daudz kur reklamē, arī televīzijā, Zeme, kas dzied. Tātad par mūsu dziesmu svētku kustības vēsturi, un neesam vēl paši redzējuši, bet iespēja noskatīties un noskatīties ļoti īpašos apstākļos. Taču runājot par Lāčplēša dienu, kas ir 11. novembris, Līvānos Isenes mums ir tāda ļoti mīļa un sirsnīga un ģimeniska tradīcija doties lāpu gājienā. Un, protams, arī šogad esam lūguši arī skolām izsūtīt e-klasēs visiem vecākiem aicinājumu kopā ar saviem bērniem doties šajā lāpu gājienā, un lai tas vieno visu paudžu iedzīvotājus, kavēsimies atkal atmiņās par mūsu brīvības cīnītājiem, un pulcēšanās uz gājienu notiks pēc darba, pēc 17. 11. novembrī, kas ir pirmdiena, un pats gājiens sāksies 5:30, 17:30 no Līvānu kultūras centra uz Līvānu atbrīvošanas pieminekli, uz to vietu, kur pieminam kritušos varoņus, kas arī 1919. gadā cīnījās arī par mūsu pilsētas atbrīvošanu no lieliniekiem, tādējādi nostiprinot arī mūsu jaunās Latvijas valsts neatkarību. Un pēc piemiņas brīža, kas norisināsies parkā pie pieminekļa, tāpat kā pagājušajā gadā, visi ir laipni aicināti pie Līvānu stikla un amatniecības centra, un pat šoreiz vairāk pie Daugavas blakus centram, jo tāda iedzīvojusies tradīcija, ko ļoti cilvēki arī ir iemīļojuši pēdējos gados, ir plostu laišana, uguns plostu laišana Daugavā. Un arī šogad, 19. mēs aicinām visus aizsteigāt arī līdz Daugavai pēc lāpu gājiena un vērot, kā tas notiek, kopā ar folkloras kopu Turki uzdziedāt pa kādai patriotiskai dziesmai un patiesi sajust šīs dienas garu katra sirdī. Un arī Rudzātos, kas ir tāds arī viens no aktīviem mūsu novada pagastu centriem, arī Lāčplēša dienā būs svētku gājiens ar lāpām no Rudzātu vidusskolas uz Rudzātu parku. Arī tur būs piemiņas brīdis, tā ka, ja jums tuvāk Rudzāti, tad laipni aicinām lāpu gājiens Rudzātos 19. Lāčplēša dienā. Un tā kā pagājušajā nedēļā ir notikusi arī Līvānu novada domes sēde, ir izvirzīti apbalvojamie 18. novembra pasākumam
Līvānu kultūras centrā, tad es jau saulaicīgi gribētu minēt šos cilvēkus, kuriem šogad tiks pasniegts, jāteic, augstākais, viens no pašiem augstākajiem novada apbalvojumiem, jo augstāks vairs tikai goda pilsonis, tātad atzinības raksts. Un kā pirmos es gribu minēt vienu no mūsu novada lielākajiem, stiprākajiem uzņēmumiem, kas ir arī savulaik aizsācis stikla un stikla šķiedras ražošanu Līvānos, un šogad uzņēmums svin savu 20 gadi. Ir arī aizvadītajā gadā uzbūvējis, nodevis eksploatācijai jaunu rūpnīcas korpusu, un arī šogad turpina darbs pie otra jauna rūpnīcas korpusa izbūves. Tā ka šogad sumināsim mūsu vienu no 2 mūsu optiskās šķiedras uzņēmumiem, un tieši to, kurš ir arī šīs jomas aizsācējs. Tātad Sijā Lightguide Optika International saņems Līvānu novada pašvaldības atzinības rakstu 18. novembrī. Tāpat arī par īpašu atbalstu un ieguldījumu, un jāteic arī tādu mecenātismu, vienmēr atsaucoties novada pasākumiem, kultūras aktivitātēm, ziedojot savu produkciju, palīdzot ar finansējumu, ir Saltums 2. Tas ir arī viens no senākajiem mūsu novada uzņēmumiem, saldējumu ražošanas uzņēmums, tā kā arī viņiem būs atzinības raksts. Un savukārt gada uzņēmums šogad viesmīlības un turisma pakalpojums sniedzējs labsajūtas komplekss Savotiņš, kas ir uzrādījis strauju izaugsmi pēdējā gada laikā, un principā viņu gada tā raža, jeb gada apmeklētāju skaits ir pat vairāki tūkstoši turistu bijis, tā ka arī viņi saņems apbalvojumu. Bet papildus uzņēmumiem arī individuāli aicinājām pieteikt mūsu novadniekus, mūsu līdzcilvēkus, un šogad es gribu pateikt lielu paldies, jo pieteikumu skaits bija liels un izvēle nebija vienkārša, bet tā ir izdarīta, un 7 mūsu novada īpaši cilvēki saņems 18. novembrī arī šo atzinības rakstu, tāpat arī stikla balvu un 200 eiro naudas balvu no pašvaldības par izcilu un labu darbu. Un tie ir tātad ļoti labi arī zinām pirmsskolas izglītības pedagoģi, strādā bērndārzā Rūķīši jau ilgstoši, un vecāki viņu noteikti pazīst. Tā ir Lelda Znotiņa, ļoti sirsnīgs un jauks pedagogs. Nāciet un sveiciet, ja pazīstat, un sakiet paldies šajā brīdī. Tāpat arī nominācijā kultūra sumināsim mūsu unikālu personību, mūsu stikla pūtēju Aleksandru Logvinu, kas ir šogad arī jubilārs un faktiski visu savu mūžu veltījis šīs stikla tradīcijas izkopšanai, un pēdējos gadus arī lielu ieguldījumu devis, lai mēs šo arodu saglabātu Līvānos. Nominācijā sports šogad vairāk ne tieši sportists, bet vairāk sporta atbalstītājs, bet ir prieks, ka tas ir jauns cilvēks, un daudz atcerās vēl savulaik kā skolēnu, šobrīd jau pieaudzis cilvēks, tas ir Skaidrs Skutelis, kas ir daudz ieguldījis basketbola jomas popularizēšanā, spēļu organizēšanā, un viņš saņems nominācijā sports apbalvojumu. Šogad izvirzīta ģimenes ārste, kas saņems apbalvojumu nominācijā medicīna, un domāju, uzvārds un vārds neprast nekādus komentārus, ļoti labi zināms šeit mūsu vietējā sabiedrībā cilvēks. Tā ir ģimenes daktarīte Mirdza Stare, tā ka nāciet un sakiet paldies viņai arī šajos svētkos. Un savukārt tādā nominācijā kā labdarība, kas ir varbūt vairāk vērst uz tādu brīvprātīgu iniciatīvu palīdzot citiem. Šogad mēs sumināsim arī jaunu cilvēku, jaunieti, līvānieti, kurš ir vairākas reizes spējis noorganizēt ļoti labi apmeklētas sporta spēles, bet tas nebūtu galvenais, jo šī puiša darbības rezultātā ir izdevies vairāk kārt arī savākt lielu ziedojumu skaitu, kas ir nonācis Bērnu slimnīcas fondā, smagi slimu bērnu ārstēšanai, fondā Ziedot LV, un tieši šī puiša uzņēmība, piesaistot sponsors, organizējot šīs spēles, ir devusi iespēju
kādam dzīvot un atgriezt veselību. Un šis jaunietis ir Aleksandrs Mitins, jauns cilvēks, tikko nesen arī absolvējis mūsu skolu, tā kā sveiksim arī viņu. Un par tādu ļoti ilglaicīgu, vairāk gadu desmit ieguldījumu, esot klāt katrā norisē, katrā pasākumā, katrā vietā un lietā, un tajā pašā laikā arī to saglabājot vēsturei, stāstot par mūsu līvāniem fotogrāfijā. Mēs šogad sumināsim mūsu tiešām pieredzes bagātāko fotogrāfu, ļoti atsaucīgu cilvēku, kas nekad neatsaka nekādām sabiedriskām aktivitātēm, nežēlo savu laiku, un tas ir Jānis Magdaļenoks. Viņu sveiksim tātad nominācijā sabiedriskais darbs, jo es domāju, ka diez vai Jānim ir kāds brīvdienas, jo vienmēr Līvānos ir kāds pasākums, kur viņš ir klāt. Lūk, un tad noslēdzot, mums ir nominācija pašaizliedzīga rīcība. Dažreiz ar šo ir grūti, jo varbūt cilvēki pakautrējas sniegt ziņas par cilvēkiem, kas ir bijuši pašaizliedzīgi, glābuši citus kritiskās situācijās, bet šogad patiešām paldies tiem, kas uzrakstīja šo iesniegumu, jo cilvēks, kas ārpus savu darbu laiku, savu darbu vietas glāba situācijā, kad kādam palika slikti, un nebija vēl ieradusies ātrā palīdzība, bet glāba cilvēku dzīvības, sniedz pirmo palīdzību, un tā ir felšerīte Ināra Mažājeva, kura strādā arī ātrās jeb neatliekamās palīdzības dienestā. Cilvēki to pamanīja un novērtēja un uzrakstīja šo pieteikumu, un arī viņa šogad 18. novembrī saņems apbalvojumu. Tāpēc nāciet uz šo pasākumu, un vēl jau vairāk tāpēc, ka unikāla iespēja būs Līvānos redzēt Mirage Jazz orkestra, labāko Latvijas džēza orķestri ar ārkārtīgi talantīgiem mūziķiem, un šo iespēju dienu nevajag palaist garām, vēl jau vairāk tāpēc, ka ieeja visiem ir brīva, nekur nav jāpiesakās, nekādi ielūgumi nav vajadzīgi. 18. novembrī 2:00 dienā kultūras centrā visi tiešām ir mīļi gaidīti, un nāciet, aizņemiet vietas un skatieties koncertu, sveiciet mūsu novadniekus, sakam paldies viens otram vairāk, un pēc pasākuma noteikti arī baudām torti, jo tā ir Latvijas dzimšanas diena. Un vēl arī nākamajā nedēļā visos mūsu novada pagastos būs piemiņas šie pasākumi un svētku pasākumi Latvijai par godu. Tā kā esiet aktīvi to apmeklētāji. Un es gribu teikt vairāk, teiksim viens otram paldies, vairāk izrādīsim viens otram cieņu, jo cilvēki, kas ir ap mums un kas dara savu darbu godprātīgi, tā jau arī ir tā Latvija. Tā kā es visus sveicu, tuvojoties valsts svētku pasākumiem, un uz tikšanos nākamajās reizēs. Vislabu! novembrī 15:00 Valtemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā norisināsies veco video kasešu skatīšanās pēcpusdiena Aknīstes etnovēsturiskā atmiņa. 9. novembrī 17:00 Variešu tautas namā notiks amatierteātru sajiets Mazais rudens ākstiņš. Piedalīsies amatierteātri no Bēnes, Sarkaņu pagasta, Viesītes, Sauleskalna un Variešiem. 10. novembrī 14:00 Asares tautas namā notiks Lāčplēšu dienai veltīts pasākums Mirkļi no vēstures par Augškurzemes kritušo partizāņu pieminekļa simtgadi, Andras Kujas koncerts, kā arī piemiņas brīdis. 10. novembrī 16:00 Salas tautas namā izskanēs valsts svētku koncerts Mana Latvija deju rakstos. Savukārt 17:30 Salas tautas namā atklās Salas rokdarbu studijas izstādi Savu lakatu dotu, kurā būs akcentēts latviju rakstu skaistums. Izstāde tautas nama 2. stāva mazajā zālē būs apskatāma līdz 11. decembrim. 11. novembrī 18:00 Jēkabpilī notiks lāpu gājiens. 17:30 būs pulcēšanās Kļavu ielā pie Kena parka estrādes. Lāpu gājiens vedīs līdz piemineklim Kritušie par tēviju, kur 18:30 norisināsies piemiņas brīdis un svinīgas uzrunas. 11. novembrī 19:00 stāvlaukumā pie Krustpils saliņas varēs nobaudīt ukraiņu boršču par ziedojumiem. Pasākumu organizē biedrība Izaicini sevi.
11. novembrī daudzos Jēkabpils novada pagastos norisināsies dažādi Lačplēša dienai veltīti pasākumi. Paredzēti lāpu gājieni, piemiņas brīži, koncerti, svecīšu degšana un citas aktivitātes. Plašāk ar valsts svētku pasākumiem novadā var iepazīties Jēkabpils novada kultūras pārvaldes mājaslapā. 11. novembrī arī Līvānos atzīmēs Lačplēša dienu. 17:15 lāpu gājiena dalībnieki pulcēsies pie Līvānu novada kultūras centra. 17:30 notiks gājiens līdz atbrīvošanas piemineklim, kur 17:45 notiks piemiņas brīdis. 19:00 pie Līvānu stikla un amatniecības centra varēs pārbaudīt savas zināšanas viktorīnā par Latviju. Savukārt 19:15 kopā ar folkloras kopu Turki notiks ugunsplostu laišana Daugavā. Jebkura persona Jēkabpilī, kura rada atkritumus vai atkritumi atrodas tās valdījumā, par katru īpašumā vai valdījumā esošo īpašumu, slēdz līgumu ar SIA Jēkabpils pakalpojumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Dzīvokļu īpašniekiem daudz dzīvokļu mājās līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju atsevišķi nav jāslēdz, to dara nama apsaimniekotājs. Privātmāju īpašniekiem ir jāslēdz līgums ar SIA Jēkabpils pakalpojumu. To ir iespējams izdarīt Zemgales ielā 24.1 Jēkabpilī darba dienās no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17, vai attālināti, ja ir drošs elektroniskais paraksts. Lai līgumu noslēgtu attālināti, klientam jāizpilda un jānosūta parakstīts pieteikums, kas atrodams mājaslapā jekpak.lv. Ja mainās īpašnieks, tad jāpārslēdz līgums. Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, no 2024. gada arī bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, ir īpašnieka vai īpašumu valdītāja apliecinājums tam, ka viņš piedalās atkritumu apsaimniekošanā.